Piedzīvojumi sākās jau Helsinkos, jo lidmašīnu uz Kataru nokavēja. Kā rezultātā mēs nepaguvām uz tālāko Islamabadas reisu un attiecīgi pazaudējām arī visu tālāko lidojumu uz kalniem. Tā nu bijām iesprūduši Dohā, iespējams karstākajā vietā uz mūsu planētas. Padzērām turku kafiju. Palasījām Korānu no tās bezalkoholiskās suslas, ko viņi te sauc par alu. Uztaisījām alu. Un dažādi citādi pilnīgi neiedzīgi pavadījām laiku. Nākamajā naktī mums tomēr izdevās izrauties no šī ūķa un pārlidot uz Islamabadu. Tuvākajām dienām vietu lidmašīnā vairs nebija, tādēļ neatlika nekas cits, kā jau naktī startēt uz Baltistānu ar auto. Smagās mašīnas stāvēja ceļmalā, jo visi šoferi bija sapulcējušies uz rīta lūkšanu. Sākām braukt pa Karakoram lielceļu. Tad vienā mirklī nogriezām pa īsāko ceļu. Tas ir pāri Babusar pārējai, kas Džāmu Kašmira apgabalā. Apgabalā, kur vēl pirms pāris mēnešiem risinājās kara darbība ar Indiju un tika notriekta viena lidmašīna. Pret vakaru sākās tradicionālā smilšu vētra. Tālāk šķērsojām upi pa šaubīgi paskatu tiltu un nākamās 10 stundas braucām pilnīgā tumsā. Tādēļ ne dabas skaistuma, ne bailīgās aizas tā arī īsti neieraudzījām. Un bija jau arī citas lietas, ar ko nodarboties. Es, piemēram, centos nezaudēt cīņā ar strauji piezagušos vēdera ligu. Kamēr ceļbiedri otrā mašīnā cīnījās ar šoferu muzikālo gaumi un vaiprātīgo braukšanas stilu. Sveika Baltistāna, baltu tautu dzimtene un izcelsmes vieta. Tieši no šejienes baltu ciltis atceļoja pāri visam kontinentam uz Baltijas jūras malu. Un, kā esot izpētīts, kļuva par pirmavotu visām vēlākajām Eiropas tautām. Toreiz Pakistānā dzīvoja ārieši, balti cilvēki, kas nodarbojās ar zemkopību. Tagad te valda islams un cilvēki ar baltām sejām atrast grūti. Kalvs bija aizrāvies ar ideju pagatavot mums balodi, bet mēs tā vietā izvēlējāmies vizināties pa pilsētu uz mašīnas jumta. Nākamajā rītā beidzot braucām uz pārgājienu sākuma punktu. Nevainīgā vizināšanās pa plašo ieleju drīz tomēr izvērtās krietni dramatiskākā braucienā. Tilti žvangojās brīvā lidojumā, bet ceļš kļuva par šauru plauktiņu sakaltušu dubļu kraujā. Līga, kad mūs centās visādi uzmundrināt. Stāstot, piemēram, kā izgājis pagājušo gadu, kad ko līdz viena ekspedīcijas mašīna no kraujas noripojusi, pārējie šoferi lūguši pasažierus kā plaukā un iet bīstamo ceļu posmu kājām. Un labi vien arī bijis, jo pēcāk no kraujas noripojas vēl viena mašīna. Jā, bet toreiz jau tas bijis pēc Lietavām un ceļš bijis vairāk izskalots. Esam Askolī, pārgājienu sākuma punktā. No rīta notiek mantu pārdala nesējiem un varam doties ceļā. Bet vispirms Baltu muzeja apmeklējums. Te atpazīstam kaut ko līdzīgu mūsu saktai.
skaista diena. Visur zied rozes. Izveidojas milzīgi plašu ieleju, kas pievērta baltiem olīšiem. Atrodam rubīnus. Rubīni. Uz gigantiskā plašuma fona pazūd mērogs. Tādēļ tikai nokāpjot lejā pie upes, saprotam, cik tā ir bangojoša un nepārvarama. Tāpēc nākās izmest pamatīgu līkumu Sānu ielejā, lai sasniegtu tiltiņu. Kad beidzot sasniedzam Miholas nometni, esam pievērējuši 24 kilometrus. No tā, tad sarkanie kungi guļ kopā, melnie kungi kopā un dūzas atsevišķi. Top mūsu vakariņas. Tu nepiešķaidi. Mums priekšā vēl viena skaista diena virzoties tuvāk ledājam. Un pēdējā siltā nometne pirms nakšņošanas uz ledus. Nu, un atkal viena 23 kilometri. Vienkārši izcils skats. Kitchen pen. Bet viņi nokrīt šitā. Neviens neredzēja. Rādām visu uz to pusi. Laimīgais ir...
Un laimīgais ir. Laimīgais vai nelaimīgais, bet būs jāguļ šaurajā teltī. Skaņu tu ierakstīsi un ierunās pēc tam pats studijā? Skaņa jau ir ierakstīta tagad. Un tā mums priekšā Balturo ledājs. Otrs lielākais ledājs pasaulē. Šodien beidzot uzkāpjam uz 70 km garā ledāja mēles. Mums priekšā visu dienu rotāsies Trango torņi. Pēcpusdienā būs jāšķērso ledāja upe ar zināmu iespēju tikt ieskalotiem ledus ezerā. No jā, un šīs dienas nometne būs tā, kur vakar gandrīz apraka lavīna. Aju virsotne. Sākumā nekas īsti neliecina, ka ejam pa ledu. Vienīgi apsēžoties tā jocīgi nosaistībās. Taču drīz parādās arī nepatīkamākas situācijas. Viens no mūsējiem pat pamanās paslīdēt un salauzt nūju. Karakorama realitāte. Ne visiem opiņiem izdodas veiksmīgi aiziet līdz galam. Skaties pret stāvi! Nometni, kur pirms 2 dienām nonesa lavīna. Nu, pat lavīna nometnē netrāpīja, bet tas gaisa vilnis esot izārdījis visas teltis, un arī vienam džekam ir laustas ribas un viens ēzelīts nobeidzās. Akmens viņam trāpīja.
Super ļoti. Skaista diena. Virs mums visu dienu sliesies K1 jeb mašerbruns. Virsotne, ko briti sākotnēji uzskatīja par Karakoram grēdas augstāko punktu, kamēr jau neieraudzīja K2, kas izrādījās gandrīz vēl par kilometru augstāks. Lūk, 4. pārgājiena dienas rītā mums priekšā iznirst pirmais 8000 sniegs Broad Peaks. Nu, fantastika, Broad Peaks virs mums. Apmēram tāds. Šodien pārmaiņas pēc radās doma nopeldēties kādā no zaļajiem ezeriem. Tiesa, ko līdz sapratām, cik slīdēni ir šāda ezeriņa gultne, atkustījums nācās aizstāt ar ko drošāku. Viņš nav silts. Galīgi. Sagriež kājas. Jā, mēs lēnām. Tikai te labāk turēties. Nā, tik lūks. No? 1, 2, 3. Un Spriķos sapinušies. Vēl cārā. कि तुम बात हो तुम हमारे साथ हो जिंदगी भर तुम मेरे साथ हो हर सितमगर थे चिन्हगार सितमगार हगारिकन हगारिक में सीनार सितमगार ए यार सितमगर थे चिन्हगार सितमगार सितमगर ओ सितमगर ओ सितमगार सितमगार सितमगर ओ सितमगर ओ सितमगार सितमगार यार सितमगर थे चिन्हगार सितमगार Kaspaş beyan nasibe dami jar sitamgar ek chek to vai pashibo tom bemar sitamgar Vakar kļūst arvien augstāki. Jūtam lielo kalnu klātbūtni. Mūs nesēja nakšņo akmens krāvuma apļos, un pa virs vienkārši apsecis ar plēvi. Vajadzētu nopietni gatavoties teorētiski. Šodien mēs beidzot sasniegsim Konkordiju, vietu, kur satek kopā vareni ledāji un izveido vienu no planētas lielākajām ledus upēm.
Nu ko, esam sasnieguši unikālu vietu Konkordiju, kur saplūstot 5 ledājiem veidojas otrs lielākais ledājs uz mūsu planētas. Bet aiz manis ielejas galā slējas K2, planētas otra augstākā virsotne. Viņa majestāte K2. Konkordija atrodas pa vidu starp veseliem 4 planētas augstākajiem kalniem. G1 ir Gašerbrums 1, tam blakus G2, turpat tālāk Broad Peak. Nu, un ledāja galā arī K2. Augstāk. Ja filmējam arī, kā mēs poči. Augstāk. Jā. Guldīja policis. Jā, pārbaudi. Jā, šodien mums veļas diena. Tiek gatavots viss veļas izkāršanai. Pakistānieši šī reģiona nacionālā zupa, tātad sīpols ar tomātu un vēl kaut ko, tad sagriež to maizīti gabaliņos, strēmlītēs un liek tur iekšā. Otrā pusē tai baltai sienai ir Ķīna. Skaista, bet grūta diena. Jāuzkāp vēl gandrīz 500 augstuma metri, lai sasniegtu K2 sienu, zem kuras satupušas bāzes nometnes teltis. Pagriezies 3 taktīs. Stop. Saka, nesat, viņš neklausās. Kalvīts. Šodien pārgājiens uz Karakorumu. K2 bāzes nometni norisinās te 5 km augstumā. Gabals šķietam pludā ledāja virsmu, nobērta ar pusķeģeru lieluma akmeņiem, riktīgiem kājlaužiem. Takas nav, vienīgi ēzeļu atstātie mēsli liecina par iespējamo maršrutu. Labā pusē 8061 Broda smaile. Reko jau Broad Peak bāzes nometne. Esam starptautiskās Broad Peak ekspedīcijas teltī.
vēsturisks mirklis. Mums priekšā iznirst leģendārā K2 bāzes nometnē. K2 virsotnes augstums ir tik iespaidīgs, ka viņš pat nelien objektīvā iekšā viss. 4 kilometri vēl virs mums. Wow! Tik smuki! Tagad arī kāds bars mums pievietojas. Yes! Urā! Tagad īpašais cienasts no Latvijas. Rupmaizītē. Man jāpūt? Jā, jāņem. Lielezers! Vasaļu desiņā! Desiņa gaļa! Zaļumos. Mūsu Konkordijas nometne palikusi stipri lejā. Esam jau nogājuši vairāk kā 10 kilometrus pa šo morēnu. Šitas bija rītīgi. Uz dienas beigām. 20 kilometri pa šitādu reljefu. 12. stundu jau. Un kas tur lejā pastāv? Vai ne? Beigas izcili. Ar tādu foršu piedzīvojumu. Nu, es tagad sāku filmēt. Turien tagad. Kāds foršs trīciklīts. Nu, ko šodien grūtā lēmuma diena. Šī ir pēdējā diena, kad vēl varam paspēt pagriezties atpakaļ pie iepriekšējo maršrutu. Savukārt, lai turpinātu pāri Gondogoro pārējai, mums būtu vajadzīgs apstiprinājums, ka pārējai vispār iespējams iziet. Lieta tāda, ka šogad Karakoramā ir rekord daudz sniega. Pārējai neviena grupa vēl pagaidām nav veikusi. Bet pirms 2 dienām vietējie glābēji devās turp, lai noskaidrotu situāciju. Un, ja vien iespējams, uzlikt margas. Nolemjam tomēr iet uz priekšu, cerībā, ka līdz pēcpusdienā satiksim kādu ar pozitīvām ziņām. 3 nesēji piekrīt iet ar mums, pārējie atvadās un dodās lejup pa veco maršrutu. No rauga beidzot skatam iznirst arī 4. no 8000. Gašerbrums. Tas mazais pimpukiņš tur vidū. Sazaicis, kartupelis un oliņa. Gribēju jau paslavēt, ka tā tīri labi iet. Nu, ko jūs par šito domājat? Vēl daudz jauka priekšā. 35 gadus kalnos esmu pa ledājiem gājis.
Šis stils man jauns. Vieta, kur kā iegājis trautā iekšā, tāpēc arī nācās izrāpot. Te ir baigi uzmanīgi. Te arī var iežauties vēl joprojām. Nāk šķērsot ezeru, kurš ir paslēpies zem sniega. Baigi nedroši. Galvenais, ka viena mierīgi stāv un filmē, cits tai pašā laikā iegrimuši tajā ezerā. Ja. Kom. Kommer du hon det här? That's good. This is that puppy. And enjoy it. Kitchen roll. Izrādās šoreiz mums visiem viena telcijos pārējais. Vairāk nevarēja uzcelt. Tās paklājiņus, uz kuriem mēs, bet aizvien nofilmēs. Vispār gulēt nav jēgas, jo drīz tāpat jau jāiet uz virsotni. Bet kaut kādā veidā saritinamies lielajā teltī uz grīdas. Vakarā sāk snikt. Vēlns, vai tiešām mūsu plāns ir izgāzies. Un tomēr ejam. Ap 2 naktī Ainārs izbrauka cauri sniega tiltiņam un plēsās starp akmeņiem, gandrīz satraumē kāju. Pirmajā rīta gaismā ieraugām pāreju. Tā ir kilometru augsta siena ar ledus serakiem. Mūsu nesēji, uzvilkuši savām ķībiņām pa virsmu papildus zeķes, nesteidzīgi virzās augšup, turēdamies pie pavecām un diezgan šaubīgi nostiprinātām margām. Nu jā, reku, ap stūrīt, es domāju, ka tur jau būs pārē. Galvas, reku, ir. Galvi, ko tu redzi? Ir galvas? 5-9 ir? Liekas, ka finišs.
Nu. K2, pasties aizmugurē K2 un Broad Peaks un Gašenbruma, visa grupa, visi te ir, visi mēs esam šeit. Tas, kuram ir nogāzi visvairāk atsektā, tas ir G4, ko var redzēt no Konkordijas, nākot Baltoro ledājā visu laiku. Tas te pa skatiem arī ledājas kaut kāds. Jā. Bet nos pakaļs te laikam nenošļūks. Kas nav pasākums. Milzīgais sniega daudzums. Lavīna laikam nonākusi. Pēc kāda laika izdzirdam troksni, kad atskatāmies tai pašai vietai atkal iet pāri nobrukums. Tieši to brīdi tur bija Līga un Oldis, kad nācās mukt no lidojošiem klinšu bloķiem. No reku mūsu pārēji, te mēs laidāmies lejā. Beidzot. Šodien skarbajos lauka apstākļos. Nu, parādi tos skarbos apstākļus. Kāda mums ir ainava. Nākamais rīts aizsāks ar pārsteigumu. Ainārs neatnāk uz brokastīm, un tad no telts atskan paziņojums, ka viņš pilnībā zaudējis redzi. Sniega aklums iestājies dēļ tā, ka vakar pārējā nācies kāpt bez saules brillēm. Laika gaidīt palīdzību mums nav, tādēļ vienīgā iespēja ir novest viņu lejā pašiem. Un tā nākamie 25 kilometri pa ledāju mēli, pa morēnu stāvajām kraujām, pārvarot vairākas krāčainas upes, tiek nosaukt par Aināra ceļu. Pat ja nezini, kur. Mēs tev filmējam. Nē, vai kā? Podā. Sēmīte. Tur vēl dažas. Priekš tas nav viens vienkārši parka. Šis ir
bija Varanu ledājas satikšanās vieta. Arī no šie iespaidīgie Himalajas skati. Atvainojos. Karakorums! Pašai šaurajā šķirbiņā ledāja gals. Varbūt, ka pat vēl pagriežās. Stiepies apā, te, kur es stāvu. Kāds es, nā? Turies normāli forši. Tas ir šeit, kas ir super. Super! Mums pavārs jau no rīta skrēja lejā, lai mēģinātu sarunāt Aināram Zirgu. Tagad jau krietni pret vakaru uz takas ieraugām ķēvi. Bet tik grūsni, ka tā pati būtu prātīgi jāved lejā pie akušiera. Labais. Uz redzēšanos, Ainār! Man kā vietārstam šķiet, ka viņi ir pēdējā stadijā. 15 km tu novālēji. Es ceru, ka mēs te nenomalstamies. Nu, un nav arī ilgi jāgaida, kad abi braucēji kopīgi noripo lejā pa kādu krauju. Labi, ka šoreiz ne pārāk stāvu. Cerēju, ka tu viņu filmē, bet paskaties, ko tu dari. Hello! Klājiens ir beidzies, ka tā neticēs. Tad skatāmies rīt selfijas. Diena aizsākās lieliski. Aināra ķēve vēl nav dzemdējusi, un mums ir liels cerības šodien nokļūt Skardu. Mirklī, kad gaisā jau jūtam mājas smaržu, mums paziņo, ka šļūdonis ir pārāvis ceļu, un mūsu ielai pilnībā noslēgta no ārpasaules. Kā ir? Mums labi. Huša. Tuvojamies sava ceļojuma nobeigumā. Tomēr mūsu mazām grupiņām mēģināšot transportēt uz notikumu vietu ar
ar vienīgo šai pusē palikušo auto. Otrā pusē pretī no Skārdu tikšot sūtīta cita mašīna. Jā, atpakaļceļš izrādījās pārauts, tāpēc mums nācās pāriet šo gravu. Te vienkārši upe pārgrauza ceļu, un tāpēc arī sanāk tā, ka mums evakuācija. Paldies! Un gaidīt pārējos ceļu biedrus, lai pārsēstos šī jaukajā mašīnā, kur mums gaidīja šī krastā. Mēs arī esam visi jautri iebraucēji. Pagaidām šis ir mans vienā džipā sakāpušo rekords. 16 cilvēku salonā, tad vēl 2 aizmugurē uz kāpšļiem, un kā vēlāk izrādās vēl 2 uz jumta. Sitamgaro, sitamgaro, sitamgar, sitamgar, sitamgaro, sitamgaro, sitamgar, sitamgar. Miyar, miyar, sitamgar, khichinhagar, sitamgar. Çek tu vay başı bu tombe mar sitamgar. Hagare kan hagare misi mar sitamgar. Yar sitamgar kecin hagar sitamgar. Aprikozes, Baltistānas galvenais produkts. Mēs ar Kalvi esam iegādājušies izejamās drēbes, un tagad izmēģinām, vai ar tām var nemanām pačurāt ielas malā. Ishki mareez se paega ranjil kare nikhan. One on the left, covered with the clouds, especially at the top. You can see the foothills, and massive thing on the right hand side. If you see the valley, which is basically clear, no clouds, that is the valley which leads us to the. Anga Parbatam pārlidojam pāri. Šeit Pakistānas viesnīcās viena sega uz 2 vīriešiem, tas esot normāli. Nu, un viens dvielas uz abiem arī. Apgūstam apmazgāšanās rituālu pirms vakara lūkšanas. First the right hand, first the right hand, then the left hand. Then you have to do this. Now, you have to wash the right foot, then the left. You do the first right. That's it? Gatavs. Laimons tik ļoti atgādina sludinātāju,
ka mošejas pagalmā ir sapulcinājis ap sevi krietni mācekļu pulciņu, stāstot tiem savas atklāsmes tīrā latviešu valodā. Pateicoties autentiskajam izskatam, mēs ar Kalvi iejūkam lūdzēju rindās. Tomēr nav jau arī tā, ka pa gabalu nevarētu pamanīt mūsu pieredzes trūkumu. Arī cūkas atnāca uz mošeju. Cūkas tad nēd, bet jēru gan. Pēc vakar lūgšanas ielas ir pilnas ar večiem, kas nāk uz mīlestību taisno no mošejas. Daži ņem līdzi sievas, bet tad viņiem jāsēž speciālā sieviešu un ģimeņu zonā. Pakistāniešu brokastis tradicionālās. Šī vieta, kur ēd premjerministrs. Bijušais premjerministrs. Skrimsli kaut kāda. Tā nav ola, ko tu paņēmi? Ēdienas peldās taukos un beigās tam visam pa virs tiek piedāvāts arī svaiga piena kokteilis. No šāda kāruma ir grūti atteikties. Taču jau pēc 10 minūtēm man jāmeklē kāda klusāka vietiņa sprādzienam. Šis laikam ir brīdis, kad Vits tiešām var palīdzēt. Tiek ierunāts kādā slēgtā meiteņu skolā. Kambarī ar caurumu grīdā valda pilnīgi tumsa. Un ak vai mans pakistāniešu kostīmu bikses ir aizsietas ar mezglu. To man starp citu ieteica izdarīt Kalvis. Zviedriem noplūdes mēģina to atpiņķerēt. Un tas tiešām ir pats pēdējais brīdis. Kad iznāku laukā, pie durvīm stāv ducis nogaidījušos meiteņu. Katru ielu aizņēmuši kādu noteiktu amata meistari. Šobrīd, piemēram, klīstam starp milzīgiem kastroļu torņiem. Īsti attapies no iepriekšējā pārdzīvojuma, kad kāda dusmīga subaks kliedzot skrien mums virsū un cenšas ieķerties kājā. Pešavāra, sena tirgoņu un amatnieku pilsēta pie Afganistānas robežas. Izbraucam cauri milzīgam lopu tirgu. Tad ienirstam vecpilsētas ieliņās. Ārgapmeņu karaļvalsts. Sajūta kā viduslaikos. Afgāņu zelta tirgoņi viltīgi smaida savās bārdās. Ārlietu veikali būs beigušies. Mošejas pilnas ar lūdzējiem.
Pēc tam tie dodas iemalkot tēju vai kafiju senatnīgā karavanas sarajā, kur, iespējams, apstājās arī zīda ceļa karavānas. And that is the mountainous range all around the place. Nice to meet you. How can I help you? You are in my country, in my city. What can I do for you? Tradicionālā zaļā tēja. Sievietes un bērni satapuši ceļmalās tikai tiem atļautajās vietās, kamēr vīri tusē savās kompānijās. Good, yes, come on. Come on, Jill. Come on. Visur smaržo cepta gaļa, un šīs nu ir mūsu pēdējās vakariņas draudzīgajā, skaistajā un varbūt līdz šim pienācīgi nenovērtētajā valstī – Pakistānā.